Imants obligāti pasveicina mammiņu, paldies par kādu sirku, ko viņa atsūtīja. Jā. Kurš tev ir līdzspēlētājs šodien? Šodien ir Brālis Namējs līdzspēlētājs. Brālis Namējs. Jā. Jā, es redzu, viņš ir gatavs spēlēt. Faktiski visi 3 līdzspēlētāji ir mierīgi, tā kā Panthers un gatavi spēlēt. Kurš būs finālā? To mēs noskaidrosim pēc īsa brīža. Pirmais jautājums Gatim. Andrejs Upītis ir autors literārajam darbam, kas saucās Sūnu ciema. Un varianti zēni, mistērija, laupītāja lāsts. Te noteikti būs zēni. Atbild ir pareizi, jā. Tāds ir jautājums tev. Kā sauc zeķu vai cimdu augšējo malu, kas adīta īpašā rakstā? Sētiņa, mūrītis, sieniņa vai valnītis? Tas būs valnītis. Valnītis, atbild pareizi. Imants, saki man lūdzams. Kādu vārdu bieži pievieno personu vārdam, lai atšķirtu tēlu no tēva? Mazais, otrais, juniors un nākamais. Juniors. Juniors, tu domā. Atbilde pieņemta, atbilde pareizi. Pagaidām darbojamies bez zaudējumiem. Katram pa 10 eiro. Gati, saki lūdzu, pēc romiešu ticējumiem Saules dēls Faetons neesot varējis novaldīt savus ratus un tie esot apgāzušies. Kur tie rati apgāzās? Vidusjūrā, Alpos, Sahāras tūkstnesī vai Sicīlijā? Teiksim, Alpos. Atbilde pieņemta. Atbilde nav pareizi. Dacīt, varbūt tu gribi atbildēt uz to jautājumu? Sicīlijā. Tāda būtu tev pareiza atbilde? Tā ir mana atbilde. Tā ir tev atbilde. Atbilde pieņemta, atbilde nav pareiza. Izlasam taču jautājumu. Saules dēls Faetons nenovaldīja savus ratus un nomēza zemē. Kur tad viņi varēja apgāzties? Imants, kā tev šķiet? Man šķiet, ka tūkstnesī gan. Tā ir tev atbilde? Jā. Atbilde pieņem. Kur apgāžas saules dēla rati, tur, protams, pēc tam ir tikai tūkstnesis. Atbilde pareizi. Ja Neptuna dēls būtu piedzēries braucis, tad būtu vidusjūra palikusi. Tāds saka man, nosauc putnus, kuri var visilgāk iztikt bez barības. Imperātori pingvīni, kraukļi, kivī vai strausi? Pingvīni. Atbildi pieņem. Atbildi pareizi. Imants, saki man lūdzams, ko 1943. gadā sāka ražot Krievijas pilsētā Gruzhrustaļnajā? Kristāla zosis. Kā lūdzu? Kristāla zosis. Kristāla zosis ir tavs jaukais, simpātiskais atbildes variants. Atbildi pieņem, atbildi nav pareiza. Laba iespēja Gatim tikt pie punktiem. Es domāju, ka tās bija Katjušas. Kaķušas. Atbildi pieņem, atbildi nav pareiza. Tas ir katrs šķiet. Vietā, kas saucās Gruzhrustaļnē. Man jau velk uz glāzēm. Atbildi pieņemt un atbildi ir pareiza. Glāzes. Tā saucamās graņonkas. Ha! Nu, tagad var redzēt, ka Daci izvirzījusies vadībā. Tātad Dacei 30, Imantam 20, bet Gatim joprojām 10 eiro. Tā lieta ir labojama. Lūdzu, Gati, kurš no nosauktiem valdniekiem valdīja Turaidā? Tālivaldis, Rūsiņš, Nameisis vai Kaupo? D variants Kaupo. D variants Kaupo. Atbildi ir pareizi. Dacis, saki man lūdzu, uz galda ja uzpilina pili un stipri piespiež ar pirkstu. Ja pēc tam pirkstu neizdodas atraut, tad tas ir kvalitatīvs kvass, kvalitatīvs porteris, boržomi vai pilzenītis. Kā šķiet? Porters? Atbildi pieņem un atbildi ir pareizi. Jep. Imants, saki man lūdzu, ar ko maija grāfa svētkos cīnās maija grāfs? Ar apriļa grāfu, ar māja vabolēm, ar ziemas grāfu vai ar jūnija grāfu? Ziemas. Vai jā, vai ne? Ziemas, jā. Ziemas maija grāfs ar ziemas grāfu. Jā. Tā ir tava atbilde? Jā.
Atbildi ir pareizi. Skaisti. Joprojām vadībā Dace 40, Imantam 30, bet Gatim 20. Nosauciet dārzeni, Gata kungs, kura nosaukums cēlies no grieķu vārda, kas nozīmē negatavs. Gurķis, cukīni, patisons vai brokolis? Gati, kāda ir tev atbildi? Man atbildi ir A gurķis. A gurķis. Atbildi pieņemta. Atbildi ir pareizi. Dace. Ko nosaka ar C14 metodi? Piesārņojumu, dzimumu, svaru vai vecumu? Lūdzu, ko nosaka ar C14 metodi? Piesārņojumu. Piesārņojumu. Atbildi pieņemta. Atbildi nav pareizi. Imant, tev iespējams ir... Radioaktīvā oglekļa metode nosaka vecumu. Atbildi pieņemta un atbildi ir izsmeļoši pareizi. C14 ir tā oglekļa metode. Imants, saki man lūdzams, ko 7 gadus pie sevis aizturēja tāda nimfa kā Kalipso? Odiseju, Hēraklu, Perseju vai Tēzeju? Odiseju. Es Kā tā lūdzu? domāju. Odiseju. Tā ir tava atbildi. Jā. Atbildi pieņemta. Atbildi pareizi. Pēc pirmās kārtas beigām Imants ir vadībā ar 50 eiro, Dace ar 40 ir otrā un Gatis ar 30 ir trešais. Tiekamies otrajā kārtā. Raidījumu piedāvā zeltapaka.lv. Savaldi dabu ar Husqvarna. Latvija testē jogurtu Aktīvija. Kad mans vēders sāk streikot, es ļoti uztraucos. Ir ļoti grūti izlikties, ka viss ir kārtībā, ja ir gremošanas problēmas. Tā uzpūstā vēdera sajūta nekam nederēja. Man vajadzēja kaut ko iedarbīgu. Tikai Aktīvija ar aktiregulāras bifidobaktērijām dabiskā veidā palīdz uzlabot gremošanas komfortu. Tagad es jūtos daudz labāk. Tas ir produkts, kas tur solījumus. Aktīvija palīdz ne tikai manam vēderam, bet arī man. Jūtos lieliski. Latvija testē jogurtu Aktīvija. Pamēģini arī tu! Jaunā Aktīvija Solo tikai par 25 centīmiem. Nu, ja man jāizvēlas starp Nīču un Kirgagoru, es viennozīmīgi labāk izvēlos Nīču. Nē, tāpēc, ka viņam ir... Es beidzot pametu to lūzeri. Iešu uz paietīties šokolādē. Man ir vajadzīgs kāds mierinājums. Šovakar mums būs kēksiņi. Gribas taču bērnus palipināt. Tagad pilns ar tiem paklaut, tev tur normāli sanāk paēst. Mēs aizbrauksim pie tevis un aizvedīsim tev rupi maizi. Vai ne? Jā. Zvanīt uz ārzemēm no mājas telefona ir līdz pat 3 reizēm lētāk nekā no mobilā. Zvani uz ārzemēm, runā vismaz 5 minūtes un laimē naudas balvas. Uzzini vairāk pie 1188 un mājaslapā. Lattelekom. Latvijas apstākļiem. Balants tagad ar jauno smilcērkšķu garšu. Baltais. Daudzi vīrieši sūdzas par problēmām ar jutīgu ādu. It īpaši pēc skūšanās. Tieši tādēļ Gillette ir radījusi Fusion, dermatoloģiski pārbaudītu skuvekli. Fusion mikrojosliņas maigi izlīdzina neguldo ādas virsmu, savukārt 5 Powerglide asmenīši precīzi noskuj matiņus, mazinot kairinājumu. Gillette Fusion, dermatoloģiski pārbaudīts. Gillette, labākais vīrieti. Piedāvājam jaunas, neticamas sajūtas ar Max Factor tonālo krēmu. Satriecošs, nevainojams pārklājums, bet sajūta viegla kā gaiss. Vairs nekādu kompromisu starp pārklājumu un viegluma sajūtu. Jaunais experience tonālais krēms no Max Factor.
Šajā nedēļas nogalē no 18. līdz 21. novembrim pārsteidzoši zemas cenas veikalos Elvī. Tagad Rīgas miesnieka Maikopas dūmdasa 270 gramu gabals maksā tikai 99 centīmus. Elvī par savējiem. Pasteidzies! Mēbeļu salonā Modern Home rudens cenu labkritis. Visu novembri atlaides līdz pat 50%. Moderna sekcija ar apgaismojumu tikai 135 lati. Izvalkams stūrdīvāns ar veļas kasti 299 lati. Priekšnieka krēsls no dabīgās ādas 99 lati. Ozolkoka gultas 199 lati. Ēdamgalds un 4 ozolkoka krēsli tikai 99 lati. Mēbeļu salons Modern Home. Tirdzniecības centrā Spice Home 2. stāvā. Es runāju ar jums, bet domāju par viņu. Es esmu viņa mīļākā. Dariet ar mani, ko gribat. Bez goda, bez sirds, samaitāta sieviete. Viss pāries, mēs būsim laimīgākie cilvēki pasaulē. Anna Kareņina no 2. decembra Nacionālajā teātrī. Lomās Indra Roga, Edmunds Freibergs, Ģirds Liuzniks. Režisors Mihāls Gruzdovs. Kamīna dizains. Augstākās kvalitātes kamīni, kamīnu kurtuves un kamīnu krāsnis, ļoti plašs sortiments un uzticams servis. Kamīna dizains tagad jaunajā adresē Rīgā, Deglava ielā 50. Pie Deglava tilta. Galerija Rīga muzikālais festivāls turpinās. Ceturtdien, 26. novembrī tiek atvērts pasaules slavenais kosmopolītiskais un muzikālais restorāns Čīros Pomodoro. Izbaudiet Latvijas Blues Band show un negaidītus pārsteigumus. 25. un 28. novembrī turpat blakus ļaujieties trakulīgai īru tautas muzikai un dejām The Trinity bārā. Jauna muzikālā skatuve, izsmalcināta ēdieni, netveramu sajūtu un neizmērojams enerģijas simbioze. Čīros Pomodoro un The Trinity bāra tirdzniecības centrā Galerija Rīga 7. stāvā. Valdošo partiju Vienotības un Zaļo zemnieku savienības nespēja rast kopīgu risinājumu nākamā gada valsts tēriņu iegrožošanai ir tik liela, ka valdības stundām ilgi nespēja sanākt uz ministru kabineta sēdi. Pieaugot komunālajiem maksājumiem krājas daudz iedzīvotāju parādi par siltumu. 10 Rīgas namu nav apkuras un parādnieku dēļ cieši arī tie iedzīvotāji, kuri maksā godprātīgi. Vai situācija mainīsies, kad nākamnedēļ Latvijā sola salu? Vai aizliegums lombardiem darboties cauru diennakti ļaus samazināt noziedzību ielās? Arī par to stāstīsim ziņās. 8:00. Saliedētā Ņikonov ģimene Talsiem, skaņīgie Uškāni no Daugavpils, sīgā Zaļkalniņu saime no Lielvārdas un sparīgie Kūmiņi no Alūksnes. Dziesmotā sacensība tuvojas kulminācijai. Četras stiprākās ģimenes ir gatavas savam lielajam uznācienam pusfinālā. Turiet tīkšus par savējiem un tiekamies vietā, kur sirsnība valda. Dziedošo ģimeņu pusfināls jau rītdien, 7:45 kanālā LNT. Ar dziedošām ģimenēm kopā veikalu tīkls Maxima atbalsta Minikredit, Rasa un Nordea. Kādā no Rīgas namiem kopā dzīvo aktīvas un dzīvespriecīgas māsas. Viņām patīk dejot, uzstāties un satikties ar draugiem. Taču visvairāk viņām patīk pārsteigumi. Kā vienā istabā atrast vietu 2 meiteņu darba vietām un gultām. Uzzini pārvērtību šovā Mājokļu jautājums. Trešdien 8:45 vakarā. Raidījumu piedāvā DNB Nordbanka. Kredīts tavam mājoklim. Un tirdzniecības centrs Spice Home. Pasaule mājai. Svinīgā LNT Patriotu nedēļa ir noslēgusies. Mēs sakām sirsnīgu paldies katram, kurš atsaucoties LNT 2007. gadā iedibinātajai tradīcijai pie krūtīm piesprauda šo sarkanbaltsarkano nozīmīti. Paldies katram, kurš 11. novembrī Krastmalā un savās mājās iededz svecīti par godu mūsu varoņiem. Paldies katram, kurš ar lepnumu sirdī vienoti visā Latvijā un visā pasaulē 18. novembrī dziedāja Dievs svētī Latviju. LNT, tava televīzija no sirds. Ar mīlestību Latvijai, sirdī un darbos. Tagad turpina skatīties intelektuālo spēli Prāta banka. Tieši 8:00 LNT ziņas, bet vēlāk LNT kanālā Dženifera Lopesa un Džeina Fonda romantiskajā komēdijā Vīra māte, bella māte.
Raidījumu piedāvā zeltapaka.lv. Pirmais jautājums, kāda gata ir tava likme? 20 eiro. 20 eiro. Jautājums. Viduslaiku mākslā nāvi parasti attēlo kā skeletu, kuram rokās ir vai nu izkapts, vai nu smilšu pulkstenis, zāģis, vai nu cirvis, vai arī nopūsta svece. Parasti pirātu kuģos bija skeletiem rokās smilšu pulkstenis. Tā kā tā būs mana atbilde. Esi bijis pirāts? Nē, bet ir redzēti daudz pirātu kuģi. Atbilde pieņemta, smilšu pulkstenis. Atbilde ir pareizi. Dace, kāda būs tava likme? 30. 30. Jautājums. Kā savādāk sauc megalomāniju? Pesimisms, optimisms, kautrība vai lielumānija? Gan jau, ka lielumānija. Tā ir tava atbildība, tas ir gan jauka. Atbildi. Atbildi pieņema. Atbildi pareizi. Imant, kāda būs tava likme? 30. 30. Nosauciet metālu, ar ko senatnē bija bagāta Kipra. Sudrabs, cinks, varš vai hroms? Pēc tā nosaukuma izskatās, ka varš būs. Atbildi pieņemu. Atbildi ir pareizi. Kipra, Kuper. Pēc pirmā riņķa šī te sacensību līmenī vadība aizvirzies Imants 80, Dacei 70, Gatim 50 eiro. Būs jāpaukstina likmes. Kāda būs teva jaunā likme? Man būs 30 eiro. Tātad. 30, lai panāktu Imantu. Veiksmes gadījumā. Vajadzētu tā izdarīt. Bet, lai apiet, vajadzētu 40. Nu, labi, 30. Nosauciet avantūristu, kur uzskata par valsts loterijas izgudrotāju. Kaliostro, Kazanova, Marko Polo vai Don Juans? No šiem variantiem vajag Kaliostro. Atbildi pieņemta, atbildi nav pareizi. Dacīt, vai Kazanova, Marko Polo, Don Juans vai vienkārši atsakies atbildēt šo jautājumu? Atsakos. Atsakies atbildēt jautājumu. Imants riskēsi? Imants arī neriskēsi. Skaidrs, tad ir varbūt vārds man. Loterija un Kazanova un Kazino tur izrādās ir diezgan cieši saistīti. Tātad Kazanova būtu bijusi pareizi atbildi. Labi, turpinam. Jautājums Dacei. Es palieku pie 30. Tu paliec pie 30, tā ir tev likme, ja? Sarunāts. Nosauciet dievieti, kuras tempļa drupās aizdedzina olimpisko uguni. Atēna, Artemīda, Hēra vai Afrodīte? Atēna. Atēna? Tā ir tev atbildi. Jā. Atbildi pieņem. Atbildi nav pareizi. Nu, Imants, kā tev ir ar olimpisko vēsturi? Nē. Nu, mēs varbūt varēsim labot situāciju. Diemžēl nepietiek līdzekļu. Ai, tev nepietiek līdzekļu. Es labprāt tev būtu palīdzējis, bet nu šoreiz nekā. Hēra būtu pareizi atbildi. Labi, 6. jautājums Imantam. Kāda ir tev likme, saka lūdzu? 20. 20 eiro. Jautājums. Nosaucies Spānijas vēsturisko kodolu. Andalūzija, Leona, Basku zeme vai Kastīlija? Kastīlija. Kastīlija ir tev atbildi. Atbildi pieņema. Atbildi pareizi. Nu, šobrīd mums situācija ar rezultātiem ir tā, ka Gatim ir 20, Dacei 40, bet Imantam ir apaļš 100 jau sapelnīts. Turpinam. Gati, lūdzu, kāda ir tev likme? Visi 20, kas man ir. Visi 20. Visu vai neko. Nosauciet PSRS valsts vīru, kura vārdā no 1940. gada līdz 57. gadam bija nosaukta Perma. Maļenkovs, Kaganovičs, Molotovs vai Berija? Es likšu uz variantu D. Berija. Jā.
Atbild pieņemt. Atbild nav pareizi. Dats, dzenamies pakaļ Imantam ar 20 eiro. Atbildot pareizi. Es nezinu pareizo. Nezinu pareizi atbild. Neminēsi? Ne. Intuīcija saka, ka nevajag to darīt, ja? Jā. Imant, kā būs ar tevi? Es nemaz tādu lietu nezinu. Skaidrs, labi. Tādā brīdī, ja neviens neko nezina, tad varam pamācīties. Izrādās no 40. līdz 57. gadam Pērma bija nosaukta Molotova vārdā. Ārlietu ministru galvā. Iekšlietu ministru vārdos es nezinu, vai kāds kaut ko varbūt sauc skatījis. Ja tomēr netīrākus darbs darīja. Labi. Jautājums Dacei. Kāda ir likme? 20. 20. Vai ne? Nu, labi. Es būtu Noķert, azartiskāks bijis. Iedomājies, tev tā kā jānoķer Imants ir. Zīmējumi, kurā var redzēt gan divu cilvēku sejas profilus, gan vāzi sauc par Freida vāzi, Junga vāzi, Aizenka vāzi vai Rubina vāzi. Negribētu būt tavā vietā, godīgi sakot. Tiešām būtu bijis azartiskāks. Jā, bet tagad būtu nelaimīgāks, acīm redzot. Kas tā būs pa vāzi? Nojausmas nav. Aizmiedz acis un bliezas. ABCD. D. D. Atbilde pieņemta. Atbilde ir pareizi. Tu tagad izstāst, kas tā ir pa vāzi. Nu, vāzi kā vāzi. Labāk būs jautājums Imants. Es tāpēc teicu, negribētu būt tavā vietā. Acīm redzot, kaut kāda vāzi, kas aizgājusi, ir tā kā tāds kanons mākslā. Imant, kāda ir tava likme? 20. 20. Nosauciet rakstnieku, kurš vairākus gadus bija austeru pirāts. Ernests Hemingvejs, Edgars Alans Poe, Džeks Londons vai Marks Tvens? Es domāju, ka Ernests Hemingvejs. Ernests Hemingvejs. Jā. Atbilde pieņemta. Atbilde nav pareizi. Tā kā tur mums ir gatavi, nepietiek līdzekļu. Varbūt tāds ir vēlēšanās panākt Imantu. Lūdzu, kurš tas būtu? D. D. Marks Tvens. Atbilde pieņemta, bet atbilde nav pareizi. Tagad es vairs nenoķeršu. Apkopojam rezultātus. Gatim 0, Dacei 40, bet finālā spēlēt ticis Imants. Apsveicam! Jautājums skatītājiem. Sūtiet SMS ar pareizo atbildi uz tālruņa numuru 1863. PB atstarte pareizā atbilde. Skatītāju jautājumu piedāvā grāmatu nams Baltērs un Rapa. Sestdienas vakarā Prāta bankā šobrīd laiks finālam. Ja arī jums ir vēlēšanās piedalīties un nākt šeit bariņā, atbildiet pareizi uz jautājumu, kā motosportā sauc izturības sacensības šķēršļotā apvidū. Pareizo atbildi sūtiet kā izziņu, un varbūt arī jūsu laiks pienāks. Nu tā, bračkas, tagad mēs esam nonākuši aci pret aci ar finālu. Tad, cik es saprotu, Namē, droši vien, kā tavu vārdu pasaka, tā uzreiz visi atcerās. Tas nav Viena daļa atcerās, viena daļa pārprasa, un vēl viena daļa saka, nē, nu nemūdi. Vai jūs esat vairāk bērni? Jā, ģimenē 5. Ģimenē 5. Un visi dēli. Visi dēli? Jā. Jūs man ir 3 dēli, bet no jūsu pieredzes ņemot, laikam labāk nemēģināt. Nemēģināt tikt vecākiem no sanāca. Ir vēl kādi interesanti vārdi? Nē, visu vārdu ir latviski. Visu vārdu latviski, protams. Viesturs, Dīdzis, nu tā pēdējais jaunākais, Jānis. Un kur jūs mācījušies esat? Kādas jūsu, teiksim, specialitātes, lai mums būtu interesantāk vērot jautājumus atbildot? Piemēram, es studēju Rēdītas augstskolā. Pabeidzu viņu kādus gadu 6 atpakaļ. Izmācījos pa vēstures bakalaura grāds man ir. Tad kaut ko tu varētu zināt. Tad ir redzēs. Es tā īpaši neko, es tā
krustvārdu mīklas un man pietiek. Tas ir tas sudoku esi mēģinājis? Jā. Man pirmklasniekam draugs paziņoja, ka viņš sudoku esot sapratis. Es teicu, ka es vēl nē. Gadās. Kā nekuram. Labi, ķeramies pie fināla jautājumiem. Pirmais jautājums. Nosauciet Brāļu Grimu pasaku, kurā ir runājošs spogulis. Brēmenes muzikanti, Sarkangalvīte, Sniegbaltīte vai Ancītis un Grietiņa? Zini, vai ne? Zinu, Sniegbaltīte. Tad citu no priekšsacīstiem vēl runājot, kas bija neiedzīgākais jautājums tavā vēsturnieku prātā? Tur bija kaut kas, kura tā pamāta vai tā... Varētu būt pat tas par to krūzi. Par to krūzi? Jā. Jā, tas ir atbildes psiholoģisks triks, kur rezultātā atbildi ir pareizi. Kas un kā? Nu, spogulīt, saki man tā, tā ko prāt vētra pēc tam dziedāja. Labi, mēs dodamies otrajā jautājumā. Viens no slavenākajiem Gintera Grasa romāniem ir Vara taures, Ziloņkaula klavieres, Skārda bungas, Koka stabulas. Tu zini? Es esmu dzirdējis tikai divas saistībā ar grāmatām ir vai nu Vara taures, vai nu Skārda bungas. Man nedomājās. Nedomājās vairāk. Nav jau par ko domāt. Pirmā asociācija ir Vara taures. Vara taures, tieši tā. Ārkārtīgi tautiski domājoši, jūs tur esat tajā Plaušas ar galā dzīvojošie. Jā. Bet, protams, kur nu bez tā? Jā. Jāmam? Nezinu. Varbūt pārbaudām. Laba doma. Varētu pārbaudīt. Jums ir 3 papildu iespējas, jo iespēja aiziet no galda ir tikai viena. Jā. Bet iespēja pārbaudīt ir. Kam zvanam? Mūsu metram Ivo, ja varbūt parunājamies ar līdzcilvēkiem, ja varbūt tomēr aizsūtam namai atvaļinājumā elektrību paražot. Nezinu. Varbūt pajautāsim Dacei. Pajautājam? Dacei. Dacei pajautājam, tad līdzjutējiem. Jā. Labi. Tad tu esi izglītota literātūra vēsturē. Nu, Gintera Grasa mazliet tā kā zina. Un viņa darbs ir? Skārda bungas. Tiešām zini? Nu, ja jau zini, tad zini. Nevarbūt viņai tiešām tik riepīgi iegriezis priekšsacīgs. Viņa tev parādīs, kas pie galda jādara. Es esmu diezgan nejauka, bet netīk. Labi. Tā, nu, Imant, ko teiksi? Nu, tad būs Skārda bungas. Skārda bungas. Skārda bungas ir atbilde pieņemta. Un atbilde ir pareizi. Lai slavētu Dacīti, ka viņi jums neļāva pie tām Vara taurēm arī palikt. Jā, tiešām paldies. Viena papildu iespēja ir izmantot Dacei Tencinam. Trešais jautājums. Imantam 50 eiro. Un jautājums. Kā sauc kvadrātveida tabulu, kuras katras rindas, stabiņa un diagonāļu skaitļu summa ir vienāda? Starp citu, atbildot pareizi uz šo jautājumu, jūs varēsiet tikt pie ilustrētās zinātnes vai ilustrētās vēstures, jo šis ir ilustrētās zinātnes jautājums mūsu spēlē. Matrica, maģiskais kvadrāts, Rubika kups vai abrakadabra? Abrakadabra nav, Rubika kups nav. Nu, kādas ir jūsu domas? Matrica, maģiskais kvadrāts. Ir doma par maģisko kvadrātu. Teikšu skaidru, jo... Tomēr sasumēt tā, tā un tā. Tas ir jāmāk. Jā. Jā, maģiskais kvadrāts. Maģiskais kvadrāts ir vienīgais. Tu ņem ar intuīcijas, jeb arī slēgšanas metodu. Varbūt var paskaidrot savu domu gājienu. Par matricu ir citas domas. Tur kaut kādi, tādi cipari, un tad tur kaut kādi sanāk tādā veidā. Rubika kups droši vien atkrīt jau pats par sevi? Tas momentā atkrīt. Un abrakadabra? Abrakadabra ir... bezjēdzīgs teiciens, kurš tiek uzskatīts par buram vārdiem. Jā. Sirsnīgi pateicos, atbilde ir pieņemta. Maģiskais kvadrāts. Šī gadījumā maģiskais kvadrāts nav bezjēdzīgs teiciens, tas ir pareizās atbildes iemiesojums. Brāv. Imants ir ticis jau pie
prāvākas summas, 100 eiro. Varbūt ir vēlēšanās ņemt 100 eiro un nemaz tālāk nestartēt. Nu, vēl var jautājumu paskatāmies jautājumu. Uz kuras valsts pastmarkām neraksta valsts nosaukumu? Tāds būs jautājums. Dzirdēts ir. Jautājums dienu tāds priekšā sakošs. Ņemat? Paņemsim. Kaut kas dzirdēts ir, jā. Papilozofēsim par valstīm. Domās darīts. Šveices, Vatikāna, Luksemburgas vai Lielbritānijas pastmarkas ir tās, uz kurām neraksta valsts nosaukumu. Tu saki? Es kaut ko esmu dzirdējis par Lielbritāniju. Jo es arī domāju, ka tur tā kā vairāk varētu rakstīt, vai tā ir Anglija, vai Velsa, vai Skotija, vai Ziemeļīrija. Jā. Man ir ļoti spēcīgs jautājums par Lielbritāniju. Labi, Lielbritānija. Lielbritānija. Atbildi pieņem. Atbildi ir pareizi. Kā jums sākumā likās, kāda bija tā doma? Nē, jau par to, ka nemaz tā uz muļķa neķer. Nē, nemaz. Tikai uz faktiem ķer. Paklau, Briti paši pirmie ievieš to pastmarku sistēmu. Jā, es tā domāju. Un viņi savā lielmanībā, kas viņiem ir ļoti raksturīgi, vienkārši saprat, ka viņiem nav jāraksta. Viņi tikai uzliek... vienkārši pārējie noštukoja. Ne, viņi paņem, uzliek to karalienes siluetiņu virsū, tas gan viņiem ir uz visām pastmarkām. Bet viņi to jau atpazīst. Jā. Elizabete, kurš tad Elizabete nezinu? Nākamais jautājums, 175 eiro, vai arī iespēja apskatīties jautājumu un tad izlemt, ko ar tev naudu darīt. Likt uz spēles vai varbūt bāzt kabatā. Karalis Ludviķis 16. no izrēķināšanās gribēja aizbēgt ar karieti, taču viņu atpazina kādas mazas pilsētas pastmeistars, jo viņš karaļa profilu bija redzējis uz. Un tad būs minējums, kur tad viņš to karali ņem. Tas ir vēstures jautājums. Tas ir vēstures jautājums. Ņemsim. Cerēsim, ka es neizgāzīšos. Ceram, ka namies neizgāzīsies. Izgāzīsies, tad redz, Bračka papūtīs to naudu, vai ne, ne jau tu? Labi, skatāmies medaļonu. Viņš bija redzējis to karaļu sevi uz medaļonu, vai uz grāmatas vāka, vai uz monētas, vai uz pastmarkas. Viņiem bija pastmarkas tajā laikā. Tad arī nebija angļu pastmarkas. Tas bija pēc pastmarkas. Tas bija 18. gadsimta beigas. Un? Tāpēc pastmarkas bija. Grāmatu vāka arī bija. Medaļona un monētas kā vēl bija? Jā. Uz monētām ko parasti kala? Uz monētām, protams, karaļus. Katrā ziņā, ja es spēlētu, es teiktu monēta. Bet es nespēlēju. Kurš bija ja tu spēlētu, tu visu laiku runājām par pastmarkām un pēkšņi izrādās, ka tu teiktu monēta, ja? Nē. Kur tu tas ir? Es gribēju zināt, ja tu zini, kurš ir tas, kurš izdomāja Luidorus. Ko izdomāja? Luidorus, kā norēķināšanās līdzeklis? Luidoru tajā laikā jau pastāvēja. Es varētu teikt, ka es varu apgalvot droši. Medaļons, tas ļoti romantiski izklausās pareizi. Bet tas ir pastmeistars. Pastmeistars. Nu jā, viņš nav romantisks tips. Es nezinu, karalienes mīļākais vai kas cits. Lai gan kas tā zina? Pastmeistari varbūt tieši turēs veci. Kur nu vēl iebīgāk veci? Gan otrs puses, ja mēs runājam par pastmeistaru, tad loģiski tas būtu pastmarka. Loģiski būtu, bet... Bet vai viss šajā dzīvē tik vienkārši, vai ne? Jā, tur tā lieta. Es nezinu, ko tu tagad darīsi, vai tu pārbaudīsi, vai tu mani mainīsi pat informāciju. Un ja tu spēlētu namēku, tu teiktu? Es tomēr teiktu, ka monētas. Labi, pārbaudīsim monētu. Pārbaudam monētu? Mēs pārbaudam izsūtot namēju trimdā, vai arī zvanot Ivo? Zvanam Ivo? Jā. Labi, izmantojam zvanu Ivo. Labvakar, Ivo klausās. Ivo, mums ir karsti. Prāta banka. Imants un namēs sēž pie galda un funktierē par Ludviģu 16. kur gribēja mušīt nost. Un viņš jau gandrīz bija izšļocis, bet pastmeistars karaļa profilu bija redzējis un jautājums, kur? Ludviģis 16. valdīja 18. gadsimtā, pastmarkas sāk izdot 19. gadsimtā. Un tad pastmeistars viņa profilu redzēja uz Luidora, kur jau minējām. Sirsnīgi pateicos, Ivo. Lūdzu. Raidījumu piedāvā zeltapaka.lv. Veselības apdrošināšana veselīgi domājošām privātpersonām. Beidzot, piesakies IF LV.
have someone who needs me, someone I needed. Ja tev patīk iespēju bezgalība, ja tev patīk krāsas un jaunākās tehnoloģijas, nelaid garām iespēju tikt pie modernajiem skārienjutīgajiem Samsung telefoniem pie Tele2 sākot no 1 lata. Un vienmēr atceries par savējiem, jo tagad neierobežotā daudzumā var zvanīt un sūtīt īsziņas kaut 1 miljonam Tele2 un zelta ziltiņas lietotāju tikai par 2 latiem mēnesī. Pievienojies! Tele2. Kā ķert nēģis man iemācīja tēvs, viņš bija zvejnieks. Bet labākās recepts ir no mammas. Galvenais ir uztrāpīt saules daudzumu īsto. Mēs esam Latvijas patrioti. Mēs esam lepni, ka mums gatavotās zivs donātu pie mūsu tautiešiem. Jāpērk Latvijā ražotie produkti. Veikalos Maksima. Maksima. Par visu padomāts. Daba dāvā mums vislabāko, bet mēs dāvājam vislabāko mīļotajiem. Vecmāmiņas sēkliņas. Tādas, kā mēs mīlam. Kad sāku strādāt par modeli, es vienmēr uztraucos, vai mani zobi ir pietiekoši balti un elpa svaiga. Tad es izmēģināju jauno Blendamed 3D White Fresh zobu pastu. Tās aktīvās baltinošās daļiņas un 3D Hydra Fresh sastāvdaļas sniedz man 3-dimensionālu baltināšanu un līdz pat 6 reizēm ilgāku svaiguma sajūtu. Tagad es vienmēr jūtos pārliecināta par savu smaidu. Jaunā Blendamed 3D White Fresh zobu pasta, svaigums un baltums, kas žilbina. Kas jauns, Adamoviči? Meita ļoti centās uztaisīt kaut ko garšīgu savam jaunajam draudziņam. Sīkais. Klau, es taisīju tu mazgā zem malām bērz no visa spēka. Vismaz nemaisīsies. Jā, zem malām tiešām ir daudz tauku. Re, pamēģini šo. Līdz pat 2 reizēm biezākais Fairy ilgāk paliek sūklī un notīra taukus pat no grūti aizsniedzamām vietām. Tu jau atpakaļ? Fairy notīra taukus pat no grūti aizsniedzamām vietām. Ķīmija, alkohols, vīrusi, zāles nelabvēlīgi ietekmē jūsu aknas. Karsils aizsargās jūsu aknas. Dabas attīrošais spēks. Karsils, sargājiet savu veselību. Šie, kuram līdzīgs tropiskais auglis. Jums tur San Francisco nav kaut kas tam līdzīgs? Opī, te es kādreiz domājis nokrāsot matus. Melns, piemēram. Es te mēģinu vinēt balvu. Zvanu uz ārzemēm, runā vismaz 5 minūtes un laimē naudas balvas. Izloze notiek otrdienās raidījumā Tautas balss. Uzzini vairāk pie 1188 un mājaslapā. Latvijas Telekom. Boss Bottled Night. Jauns aromāts vīrietim. Veikalos kolonna klasiskajiem Hugo Boss aromātiem īpaši izdevīgi Ziemassvētku piedāvājumi. Daba dāvā mums vislabāko, bet mēs dāvājam vislabāko mīļotajiem. Vecmāmiņas sēkliņas. Tādas, kā mēs mīlam. Kamīna dizains. Augstākās kvalitātes kamīni, kamīnu kurtuves un kamīnu krāsnis, ļoti plašs sortiments un uzticams servis. Kamīna dizains tagad jaunajā adresē Rīgā, Deglava ielā 50. Pie Deglava tilta. Šajā nedēļas nogalē no 18. līdz 21. novembrim pārsteidzoši zemas cenas veikalos Elvī. Tagad biezpienas ieriņš kārums maksā 1,9 centīmus. Elvī par savējiem. Portāls TVNet piedāvā. Daudzi ziņu portāli atņem tavu laiku, piedāvājot garus un nepārskatāmu ziņu sarakstus. Arī TVNet piedāvā simtiem ziņu, tomēr mēs piedāvājam ko vairāk. TVNet tu vari sākt pārlūkot ar 10 galvenajām ziņām. Mēs garantējam, ka jau pēc 1 minūtes to zināsi svarīgāko. Turpināsi, kad būs laiks. TVNet. Ievērojamas ziņas ar tevi jau 10 gadu. Zigmara Liepiņa un Kaspara Dimitera muzikālā drāma Vadonis. Uz lielajiem ekrāniem no 15. novembra kinoteātrī Rīga un visā Latvijā. Biļetes biļešparadīze.lv un seansu norises vietās, kā arī Vadonis. Pirmais Latvijā izdotais Blu-ray disks. Ar kristāli skaidrā tēlu Dolby digitālu skaņu, subtitriem un koncertu uzvedumu kapteiņu stāstu ierakstu. Izdevējs Platforma.
Staro Rīga. Ielās un laukumos, parkos un skvēros, Vecrīgā un visā Rīgā. Vairāki desmiti mākslinieku stāsta par gaišu pilsētu. Gaismas festivāls Staro Rīga no 18. līdz 21. novembrim. Nāc un meklē savas optiskās ilūzijas. Ielūdz Rīgas doma. Sunset Suites veikalos jaunā rudens kolekcija piedāvā uz auguma šūtus, slimlainu kreklus, uzvalkus, meiteļus. Liela aksesuāra izvēle, aproču pogas, kaklasaites, kaklasaišu spraudes, tauriņi, šalles, jostas, dažādiem stiliem un gaumēm. Sunset Suites veikalos profesionāls pārdevējs šuvējs veids bezmaksas apģērbu korekcijas. Sunset Suites veikali – tā ir pareiza izvēle. Bet vai jūs zināt, kurš latviešu dizaina vēsturē ir ierakstīts ar zelta burtiem un ar ko ir slaveni mūsdienu dizaineri? Un vai jūs zināt, ka vairāk nekā 250 gadus seno Rīgas melno balzāmu savulaik varēja iegādāties tikai uzrādot ārsta receptu, un ar to dziedātas arī karaliskas personas? Un kas rakstīts unikālā monogrāfijā par Latvijas zinātnes pirmsākumiem Latvijā vairāk nekā 700 gadu garumā? To 55 savas dzīves gadus kopā lipinājis akadēmiks Jānis Stradiņš. Mēs zinām, un jums to pastāstīsim šo svētdienu, īpašā valsts svētkiem veltītā LNT Top 10. Uzņēmējai Ingrīdai pieder kafejnīca un grāmatvedības firma, taču viņas skapī neatrodas neviens tērps, ar ko doties uz biznesa tikšanos. Mīļā Ingrīda, tas bija pagājušais gadu tūkstotis. Kā eleganti apģērbties sievietei, kura valkā XXL izmēru? Uzzini raidījumā Ievas pārvērtības. Trešdien 9:50 vakarā kanālā LNT. Šoks stāvoklis ir nedaudz, jā. Skaistuma partneris L'Oréal Paris. Raidījumu piedāvā zeltapaka.lv. Pārāk daudz šaubamies. Jā. Šaubīties ir cilvēcīgi, tā jau teica cits klasiķis. 350 eiro. Ko daram? Ņemam naudu, jeb ņemam jaunu jautājumu, vai varbūt tikai apskatāmies šobrīd vēl? Tikai pagaidām apskatāmies. Ko kodolfiziķi savā žargonā, kas varbūt nav ne šerpāks pa ārstu žargonu, dēvē par limonijas valsti? Jā. Tāds jautājums ir. 350 eiro, kāpēc esam braukuši šito gabalu galu galā? Jā, diezgan liels gabals. Lai nopirkt 2 pār zābaku jaunus, ko? Spēlējam, jeb nespēlējam? Nu, paņemam vēl šito, paskatāmies. Jā, nu vienkārši. Tu vēl mani var mainīt. Labi. Ir vēl viena papildu iespēja, jā? Kamēr papildu iespējas, tikmēr jāspēlē. Vēl braški var nodot uz īsu brīdi. Otrreizējā izmantošanā tur kaut kur labi. Tātad jautājums tiek minēts. Ko kodolfiziķi savā žargonā dēvē par limonijas valsti? Kodolpoligonu, urāna raktuves, Japānu vai atomreaktoru? Kas ir limonija? Kāda minējumi? Par limonijas nezinu. Japāna būtu kaut kā neloģiski. Ko tas nozīmēt varētu? Limonijas valsti? Kas tas tāds par nosaukumu vispār? Valsts, no kuras var dabūt beigos limonus ārā. Limonus ārā? Labi, limonam viens tas īstenojums, jā, protams, tas ir miljons, bet kas vēl mums limons ir? Ko nu pūt kā silapriedi smaga lietas pielījusi? Dolts Blomars. Kā izskatās? Mainām bračku? Būs jau laikam jāmaina. Un ko daram? Pārdodam tad namē? Jā, tad arī zināšanu vārdā namē mēs tev upurējam. Jā, paldies. Ceram uz atgriešanos un atkal redzēšanos. Tā, tad priekšā teikšanas saturs. Ko kodolfiziķi savā žargonā dēvē par limonijas valsti, vieglāk varēs saprast, ja zināsi, ka pareizo atbildi palīdzēs atrast kāda citronam raksturīga pazīme. Ja tu tā apskaties uz citronu, ko tu redzi?
Kāds viņš ir? Tāds apaļš. Un tad viņa... Un nav citronu. Izrādās kanārija putniņš. Arī. Nu, kāds ir citrons? Ja tā viegli padomā, panāc ārā no tā jautājums, pa dziļas iegājis, jo tu jau grūti. Kāds ir citrons? Apaļš, dzeltens, skāps. Sākumā mēs redzam, ka viņš ir dzeltens un tikai pēc tam, ka bāžam mutē un noskaidrojam, ka skāps, vai ne? Citronzemes valsts ir? Tiešām būtu Japāna. Vai tiešām visi Japāņi ir slima botkinu? Nē, bet viņi dzeltenīgi ir. Es nezinu, galīgi. Es pētās ar vienu Japānu tikos. Tas rozīgs. Brūngans, jā, bet... Beidzamā minūte. Tev ir jāizšķirs. Par pareizu atbildi. Vēl 50 sekundes. Ko kodolfiziķis savā žargonā dēvē par Limonijas valsti? Citronzemes valsts, Limonijas valsts. Japāna. Citronzemes valsts. Tā ir tava atbildi? Japāna, jā. Atbildi pieņemta. Brālīt, nāc atpakaļ. Kā tev no malas izskatījās par to citronu zemi un par to valsts būšanu? Nu, tā diezgan loģiski tas aizvirzās uz Japānu, bet vai tā būs? To mēs redzēsim. Atbildi ir pieņemta. Un atbildi nav pareizi. Kam negadās? Negadās tam, kurš domā, kad kodola izmēģinājuma rezultātā augsts iekrāsojās dzeltenīgā krāsā. Līdz ar to pareiza atbilde ir kodola poligons. Paldies, brāļi! Paldies, ka atbraucāt, paldies, ka piedalījāties. Mēs tiešām daudz ko uzzinājām. Es sevišķi par karali Francijas un par viņu naudu. Paldies! Un uz redzēšanos kaut kad nākamajā reizē jau Plaušezeru krastā. Droši vien, jā. Paldies! Un es aicinu uz otru finālu Daci un Intu. Raidījumu piedāvā zeltapaka.lv. Ļoti nopietna situācija Prāta bankā otrais fināls. Kā jums likās ar to iepriekšējo jautājumu, kur Imantam un Amei nogāja greizi? Bija kaut kādas idejas vispār tā no malas sēžot un domājot, klausoties, kāds jautājums tiek risināts? Mums patiesībā par to krāsu bija skaidrs diezgan ātri, vēl pirms brālītes tika nodots. Bet svārstījāmies starp poligonu vai reaktoru. Bija skaidrs, ka krāsot dzeltens. Dzeltens ir pats reaktors, bet ja valsts, tad reaktors tā kā nevarētu būt valsts, nu tad it kā poligons. Bet Japāna arī nav slikts un peļams tāds visai līdzcietīgs risinājums. Šaurām acīm un dzeltenā rasa. Galā uz viņiem arī trāpījās vienīgajiem cilvēks vēsturē tas trakums. Labi, ķeramies, vērsim pie ragiem. Pirmais jautājums. Kā sauc akmeni, ko svinīgi liek kādas celtnes pamatā, sākot celt šo celtni? Pamatakmens, piedestāls, postaments vai orderis? Droši vien, ka orderis. Teiksim labāk. Labi. Pamatakmens. Pamatakmens. Atbilde pieņemta. Atbilde ir pareiza. Paskat. 25 eiro. Ļoti interesanti. Otrais jautājums. Temīdu parasti attēlo ar aizsietām acīm. Vienā rokā viņai ir svari. Bet kas ir otrā rokā? Smilšu pulkstenis, izkapts, zobens vai bībele?
Ko tas nozīmē? Man šķiet, ka zobens bija. Zobens. Zobens. Jep. Tāda naidīga būtne. Atbilde pieņemta. Skarba. Nu jā. Taisnīga. Atbilde ir skarba, bet pareizi. €50. Varbūt vēlaties ņemt summu un... Labs jautājums, vai ne? Nākošais jautājums ir no Ilustrētās zinātnes. Ceru, ka atbildēt uz šo jautājumu jums sagādās patiesi prieku, jo, ja pareizi atbildēsiet, varēsiet izvēlēties, vai Ilustrēto zinātni, Ilustrēto vēsturi labprātāk lasītu katru mēnesi, gada garumā. Lūdzu, jautājums. Kā sauc elementu bināros savienojumus ar oglekli? Tāds ir jautājums. Un varianti. Nitrāti, fosfāti, karbīdi vai oksīdi? Vai karbīdi, nitrāti vai karbīdi? Fosfāti. Skaļāk, neko nedzirdēt. Ko? Lūdzu. Es tā kā uz karbīdiem. Intu un jums? Oksīdi nav, fosfāti nav. Nitrāti, kas bija nitrāti? Nu, droši vien Nitrāti karbīdi. bija tas, kas bija gurķos, man. Un gurķis atkal bija tas, kas bija negatavs, tā mēs. Tā. Nezinu, es arī sliecos uz karbīdiem, bet es par tiem nitrātiem arī īsti nezinu. Mums īstenībā Ivo pajautāt, tas ir ātri. Zvanam Ivo. Labi. Halo, vai Ivo Krunkolts? Atkal jūs. Prāta banka. Zinu, ka tas ir diezgan riebīgi tik bieži traucēt. Mums ir jautājums binārie savienojumi ar oglekli. Nitrāti vai karbīdi būtu tāds ir jautājums? Protams, karbīdi. Viss jau bija kārtībā. Atbilde ir pareizi. Nu, ja jums vairs nevar atņemt €75, ja vien jūs nepareizi atbildēsiet uz nākamo jautājumu. Jautājumu vai naudu? Jeb apskatāmies jautājumu. Apskatāmies noteikti. 2007. gada 23. septembrī vienā no interneta portāliem ar nosaukumu Kad nevajag vārdus parādījās ziņa par kādu francūžu nāvi, kā viņu sauca. Marcels Marceau, Jacques Yves Cousteau, François Mitterrands vai Kristiāns Doriola? Es teiktu Cousteau. Mums jau vēl ir iespēja arī pajautāt. Vai ne? Atdot pusdienas. Jā, ir iespēja pajautāt. Nē, mēs nedalīsimies. Pašas? Šis ir beidzamais jautājums šī spēlē, tā kā jūs neko nezaudējat, varat mierīgi izmantot arī kādu papildu iespēju. Klausies, tad es tevi pasūtu. Piedod. Es varu arī aiziet. Uz mirkli. Labi, uz mirkli, kamēr mēs te tiekam gudri. Labi? Sarunāts. Šis cilvēks bija slavenākais mīms. Vari mierīgi vērsties pie brāļiem un pie citiem meistariem, kas šodien piedalījās spēlē. Ko brāļi saka? Imant, cik es saprotu, tev vislielākā pārliecība ir par to, kurš cilvēks bija miris tieši tajā datumā? Jā, es zinu, tas ir Marcels Marceau, Sofijas Marceau tēvs. Sofijas Marceau tēvs. Paldies! Paldies! Izmantots ir visas papildu iespējas, un ko mēs esam noskaidrojuši? Ka jāsaka ir Marcels Marceau, un tā būs pareiza atbilde. Atbildi pieņemu un aicinu atpakaļ Intu pie galda. Kāda ir sajūta būt pasūtītāji uz brīdi? Labi, jo atrisinājās, ka mums ir, respektīvi, ka kļūda bija mūsu idejā. Kļūda bija idejā? Jā. Atbildi ir pieņemta un atbildi tiešām ir pareizi. Es jūs apsveicu. Kādi tam mūsu šodienas rezultāti? Paralēli visām zinībām, kuras mēs esam noskaidrojuši, Imants tiek pie €60, plus vēl ilustrētie žurnāli, gan zinātne, gan vēsture. Savukārt Dacei €160, un arī jūs tiekat pie žurnāliem. Pie kura? Pie ilustrētās vēstures vai pie ilustrētās zinātnes, to nu jūs pašas varēsiet izlemt. Jautājums skatītājiem. Sūtiet SMS ar pareizo atbildi uz tālruņa numuru 1863. PB atstarpe pareizā atbilde. Skatītāju jautājumu piedāvā grāmatu nams Baltērs un Rapa.
Joprojām paliek jautājums, kā motosportā sauc izturības sacensības šķēršļotā apvidū? Atbildiet pareizi, un tad jau tiksimies šeit, studijā. Uz redzēšanos, un paldies par spēli!